Vai tev ir bitcoins? Vai tu gribētu iegūt bitcoinu? Kā to izdarīt? Nu, ir vairāk varianti. Sveicināti, dāmas un kungi, kriptomānijā. Šodien par to, kā pavairot savu bitcoinu uz rēķina, kad jums tas kļūst arvien vairāk, bet papildus ieguldījumi nav nepieciešami. Interesē, skaties, klausies šo video līdz galam un piedalies, protams. Atceries vienmēr, kriptomānijā mēs piedāvājam iespējas, kur mēs paši ieguldam savu kapitālu, mēs dalāmies ar šo informāciju un gudri investori izvēlās savu risku sadalīt vairākos virzienos, vairākos projektos, vairākos visādā ziņā, vairākos bitcoinos. Ok, labi, viss pēc kārtas. Šodien bitcoin cena, kamēr mēs šo te ierakstam, ir 27,144. Tātad, ja jūs dolāri, ja jūs gribat nopirkt vienu bitcoinu, jums vajag 27,144 dolāri. Tas ir skaidrs, ja to jūs redzat arī šajā grafikā, kurš te staigā mazliet uz augšu, mazliet uz leju. Ja jūs būtu, piemēram, nopirkuši bitcoinu, es nezinu, tur pirms 6 mēnešiem, ja, kad tas maksāja, varbūt ne pirms 6 mēnešiem, nedaudz vairāk, bija 15, nokrit līdz 15,000, jūs šodien būtu maksimālā plusā, bet kurš to izdarīja? Iespējams, ka neviens. Ja. Tāpēc šodien ļoti interesanta tēma. Ja, mēs ilgu laiku skatījāmies tādu foršu iespēju kā cloud mining, tātad, respektīvi, kaut kur kaut kas mainojās. Minings, tas nozīmē pavairojās, ja tad rakšana, kā jūs redzat šeit bildītē uz ekrāna, ja, tāpēc mēs šodien iepazīstinām jūs ar Bitcoin Minetrix. Minetrix. Nu, izklausās tā kā tāda šitā te bargā kundze jau bez mazvai, bet Dominiks, Dometrix. Nu labi, es te mazliet aizrāvos, bet skaidrs ir viens, kad cloud mining nav nekas svešs, tādi projekti ir kļūst ar vien populārāki, un tie jau dominē tā kā kopš, man liekas, 18. gada. Un šeit, protams, mums ir iespēja piedalīties kaut kā pavisam svaigā, tā kā svaigumā, kā saka, ja, tā kā mums pēdējā laikā patīk kriptomānijā. Un jā, šis ir viens no tiem projektiem, caur kuru mums visiem būs iespēja pavairot tātad savu bitcoinu, bet nepavairojot nosīt tā kā pamata investīciju. Nu, un kā tas faktiski strādā? Šeit var ienākt apskatīties, jā, kā vienmēr visi linki ir zem šī te video aprakstā. Protams, šeit ir daudz dažādu informāciju, ko ir vērts izlasīt. Un tie, kas, protams, jau seko mums līdzi, ja saprot, ka galvenokārt mēs sērfojam pa visām šīm te lapām, kā Crypto News, Crypto Potato, Business Insider, FinanceNet, Bitcoin un tā tālāk, ja mēs šajos mēdījos lasām daudz un meklējam, lai arī atklātu kaut ko, kas parādās pavisam svaigs, pavisam drīz. Šis te konkrētais projekts tika palaists 26. septembrī 2003. gadā, kas ir burtiski pirms pāris dienām, jā, un kā jūs redzat, ir iesākt šī te projekta, tā kā tokena pirmsēles, bet jau turpat kā 200,000 ir savākti. Cena šobrīd ir pavisam pieejama, tā ir 0,011 dolāru centi, un cena ar laiku pieaugs. Tātad pirmspārdošana ir paredzēta vairākos stageos, jeb soļos, jā, un katrs nākamais solis kļūst arvien dārgāks. Līdz ar to gribat iekļūt pašā sākumā, laiks ir tagad. Varat atnākt šeit, uzspiest uz baltā papīra, white paper, ja, un palasīt īstenībā par šo te Bitcoin mining. Es pat ieteiktu, ja, palasīt, kā tas viss strādā, un kā tad jūs varēsiet pavairot savu Bitcoin, savu šo te pasākumu. Tad ideja ļoti, tādās vienkāršos vārdos, ja, jūs nopērkat šos te coinus, jums būs iespēja viņus iesteikot, stakings radīs enerģiju, papildus enerģiju, kuru jūs varēsiet papildus tā kā novirzīt, lai mainotu šo te, lai mainotu bitcoinu, ja. Kopš 2028. gada, jā, kad kriptokarencija parādījās, jā, tad, protams, šis kļuva ļoti populārs. Nu, lūk, un šeit, piemēram, ir arī apraksts, piemēram, šeit tā kā biznesa case stadija, jā, kas ir ļoti interesants, tā kā, pētījums par to visu, jā, kad tuvākajos gados, no 2022. līdz 2027. šī industrija vēl palielināsies par 12 miljardiem, jā, un caur šo te projektu mums ir tā kā iespēja piekļūt daļiņai, paņemt savu pīrāga daļiņu no šī te visa, ja, un piedalīties. Ja. Un kā piemēram ir tāda liels uzņēmums, Riot saucās, ja, kuri operē šīs te bitcoina kalšanas fermas, mašīnas un tā tālāk. Nu, principā tās ir datorizētas sistēmas, ja, kuras ražo šos te blokus priekš bitcoina, un kā jūs zināt, katrus 4 gadus šis koeficients samazinās. Nākamajā pavasarī tas notiek, un katru reizi, kad tas notiek, tad bitcoina cena strauji kāp, un tas ir vienkārši vēl viens gudrs iemesls tātad pavairot savu bitcoinu. Ja caur šo opciju ir tāda iespēja, tad kāpēc daļu savu riska kapitālu gan neizmantot šai te opcijai? Tad, lai saprastu, tad cloud mining, kā viņš notiek,
Vislabākais, manuprāt, ir šis te attēls, kas te parādās labajā pusē. Tad mēs caur šo te platformu nopērku šos te tokenus nosacīti izveidojam šo te varētu teikt, mākonī sastumto kapitālu, ja? Un savukārt viņi izmanto šo te kapitālu, lai tātad finansētu vai pirktu šīs te jau daļas šajās te lielajās fermās. Ja? Tas nozīmē, ka atkal, principā, ar mazu kapitālu mēs varam startēt kaut kādā lielā pīrāgā, paņemt savu daļu un tādā veidā pavairot šo te visu. Ja? Protams, kas ir lielākā problēma cloud miningā, tāpat kā daudzās lietās, ir tas, ka ir daudz šīs te, negatīvās informācijas par skemiem, par apmāniem un tā tālāk. Līdz ar to parasti ir tā, ka lielu atgriezenisko vērtību vai pat nekādu atgriezenisko vērtību cilvēki neko nesaņem. Līdz ar to šajā gadījumā šis projekts ir paredzējis, kā ar to cīnīties. Šeit nākat izlasat to visu, ja? Šeit noteikti var stake to mine, bitcoins, MMT tokens, kā tas darbosies un kā tad darbosies šie te mining kredīti. Principā tātad šis te tokens ražo šos te mining kredītus, jeb šo enerģiju, ja, un tādā veidā palielinās jūsu daļu, kuru beigās vēlāk jūs varat apmainīt pret reālu bitcoinu. Tātad jūs varēsiet atpakaļ saņemt reālu bitcoinu, apmainot šo te saražoto daļu pret bitcoinu. Ja, tas nozīmē, ka šis varbūt ir projekts, uz ko ir jāskatās mazliet uz priekšu. Ilgākā termiņā šis nebūs tas, kur ielec un uzreiz nāc ārā. Ja, protams, uz tokenu kā tādu varēs mēģināt, protams, arī nopelnīt, bet tajā pašā laikā mēs vairāk fokusējamies uz ilgtermiņu. Kas attiecas uz tokenomiku, tātad tokenomika, kā parasti ir apskatāma šeit, lapā, zem roadmapa, ja, tad lūk šeit ir, cik kopējais tokenu skaits būs, cik ir paredzēts miningam, tātad šī daļa, stakingam šī daļa, community šī daļa, ja, un marketingam. Šeit pa procentiem arī sadalīts, kas kuram pretī ir, var apskatīties, izdalīt, izrakstīt, apskatīties, ja, un tā tālāk. Tad pirmais solis, pre-sales, tas ir tas, kad ir šis viss process sācies, tas ir sadalīts vairākos soļos, kā es teicu. Tad tālāk otrais solis ir platformas attīstība un visi uzstādījumi, aplikācija, komanda paplašināsies, tad tiek veikti sarunas ar šiem te lielajiem konglomerātiem, kuri jau šo te kriptu bitcoin tur ražo. Tad stake to mine kontrakta attīstība. Tikai tad būs atsevišķa papildus tokena izlikšana biržā. Un tad nākamais pēdējais solis, es teiktu, BTC, MTC tokenu, MTX tokenu, laikam tā varētu būt pareizi. Ja, tā kā tāds process, principā. Mans skatījums uz šo ir tāds, ka tas ir tāds, protams, process, kas ir jātīsta. Šis ir mazliet projekts ar vīziju uz priekšu, ja. Līdz ar to, cik daudz sava riska kapitāla jūs novirzīsiet šim pasākumam, tā ir jūsu darīšana atkal. Vienmēr atcerieties par risku, ja. Neliekat visus, teiksim, kastaņus vienā grozā. Un ejam tādā veidā lēnām soļiem uz priekšu attīstoties. Ja, šis būs tāds, kur varēs ilgāk pasakot līdz tā tālāk. Bez tā viss, protams, neaizmirstiet arī, protams, piesakot viņu sociālajiem tīkliem. Lūk, kā vienmēr, Twitters, atnākat, uzspiežat follow, lai jūs varētu tam visam sekot. Viss ir pašā sākumā, tad arī Telegram un Discord. Discords, jā, kļūst arvien populārāks arī dažādu platformu starpā. Tur gan jābūt ir arī dažādiem adminiem no viņu puses, cilvēkiem, kas atbilst kaut kādiem jautājumiem. Un tā uz priekšu. Tad rekur arī trešais solis parādīts, kas būs tālāk un ko varēs tagad caur šo projektu sasniegt. Vēlreiz, tātad, kas tas ir? Tas ir papildus iespēja paplašināt vai pavairot savu bitcoinu caur cloud mining. Ja, cloud mining principā tas ir tā kā, es gribētu teikt, pērkam kopā projekts, drīzāk izklausās, droši vien, ka mums labāk saprotams nekā tur kaut kāds mākoņu ražotājs. Ja. Pērkam kopā, tas nozīmē, ka liels pūlis ienāk kopā, sametās katrs pa mazai daļiņai un tad ar lielāku kapitālu tā kā iet un izdara kaut kādas lietas. Šādi te projekti ir bijuši riņķī apkārt, mēs esam vairākos piedalījušies, protams, par tiem nesam pat arī nemaz kriptomānijā stāstījuši. Ik pa laikam kaut kādās dažādu tokenu cloud miningos piedalījāmies, lai vispār izprastu šo te procesu. Mūsu pieredze ir tāda 50/50 līdz šim, bet varu pateikt, ka, protams, šis izklausās daudz profesionālāk uztaisīts. Pie tā paša, ja jums ir jautājumi, kā tas viss strādā, arī šeit ir vēl papildus atbildes, jā, tātad what is Bitcoin mining, kas ir cloud minings, jā, kāds tur sakars ir ar Minetrix šo te projektu, ar ko tas ir atšķirās no parastā tradicionālā cloud mininga, ja? Tad šeit ir tā interesantā sadaļa, tas ir principā par
ar ko tas atšķirās no tiem projektiem, kur mēs savukārt agrāk esam jau startējuši. Kāda ir atšķirība starp tokenu un kredītu? Jā, te šeit ir izskaidrots, ja šis kredīts, ko jūs varēsiet mainīt pret Bitcoin, tad atpakaļ kā tokenu pašu, jā, un tad, protams, tokenomika atkal kā tāda. Un kādi ir šeit ir šie datumi. Par to viss ir skaisti. Tad pēdējā septembra nedēļā presales sākās, tas ir aktīvs, jā, to var tagad jau paveikt, ja? Un kā to var paveikt, tātad šeit ir arī uzrakstīts. Pirmais, tātad nopirkt tokenus, savienot savu maku, pirms pārdošanā jūs varat izmantot Ethereum, BNB, USDT vai pat arī bankas maksājumu karti, kā parasti, ja? Es domāju, ka lielākā daļa projektu iziet šo te vienkāršo mehāniku, paskatos dažreiz arī, kad tās lapas viņi taisa diezgan līdzīgas. Kāpēc? Tas ir psiholoģisks moments pie viena tā, kad arī cilvēki ir kaut ko jau izdarījuši, viņiem nav kaut kādas jaunas lietas, tur jāvirza un ir pietiekami tehnoloģiski jau bieži vien izaicinājumi, dažreiz viņos kaut kāds vienkāršs liekas izdarīt, viņus vienreiz tos izdarīšanas ir atkal vienkāršāks, ja tas tam pamatot. Tālāk, kad esat nopirkuši savus tokens, tos var iekrāmēt mainot. Ja jūs sākumā uzreiz izvēlaties variantu nopirkt un steikot opšanu, jūs varat uzreiz sākt pavairot savu BTC MTX tokenu. Ja? Tas pie mainīgi, man liekas, ka man jau vairs nav jāstāst. Mums jau kaut kādi 2-3 projekti ir līdzīgi, kur mēs mainojam šos papildus tokenus un turpinām darboties. Ja? Un staking for mining credits, stake to mine will be available when app is launched. Ja, tad šis variants, kad jūs varēsiet iestaikot savus jau kredītus, tad šobrīd mainojot, jūs pavairojat vienkārši vairāk šos pašus tokens, un pēc tam jūs varēsiet viņus likt stakingā, lai saņem šos kredītus, pret kuriem tad varēs arī vēlāk apmainīt šo Bitcoin. Ja, tad, kad jūs esat savos šos tokens iesteikoši, tie ģenerēs kredītus laika gaitā, varēsiet šos kredītus sadedzināt, ja, lai iegādātos Bitcoin tātad mininga poweru, ja, kurš tad ražos šo Bitcoin. Principā izklausās sarežģīti, bet tur soli pa solim viss ir skaidrs. Ja šis projekts izdosies uz 100% pozitīvs, es domāju, ka šis būs tāds foršs ilgtermiņa pasīvs ienākums katram, kurš tajā piedalīsies. Ja, bet atkal, šī nav mūsu kaut kāda rekomendācija jums, šis ir vienkārši vēl viens no daudziem projektiem, kuros mēs paši taisamies piedalīties. Nākamajā kaut kādā tuvākajās dienās, nedēļās mēs droši vien, kad iesim klājā ar vienu ilgtermiņa projektu, kurā mēs pavisam nopietni taisamies piedalīties arī par to, nenokavējiet, sekojiet līdzi mūsu sociālajiem tīkliem, piesakojiet, spiežat like, share, jebko, ko jūs varat uzspiest, spiežat, darbojieties, neesiet kūtri, mēs vienkārši jūs aicinām būt mazliet atsaucīgākiem. Paldies tiem, kas tādi jau ir, lai kopumā iet uz priekšu. Ja? Un atcerieties vēlreiz, ne visos projektos 100% jūs vinnēsiet, kaut kur jūs arī zaudēsiet, un tā ir daļa no procesa. Tā visi gudri, lieli investori strādā. Viņi zina, ka viņi kaut kur pazaudēs, lai citur atkal pieskāršot savu kapitālu. Tāpēc, ja kāds jums kaut kur kāds projekts nav izdevies, ja tas ir vēl viens iemesls, kāpēc jums jāpārskata savu investīciju stratēģiju, ka nevar likt visu vienā un cerēt, ka tas vienīgais tūlīņos arī būs. Ja? Tā kā ejam prātīgi. Tas ir tāpēc, kāpēc mēs Kriptomanijā kopā ar jums mācāmies un strādājam un rādam visu šīs lietas šeit. Labs ir, pietiks man te pļāpāt, BitTC Minetrix ir šeit, lai ar jums līdzdarbotos. Droši spiežat uz linka zem šī video, ir visa informācija pieejams, būs atnāksiet pat no šo lapu, savienot ar savu maku, un ja vajag kaut ko vēl palasiet, ja nē, tad aiziet, varat darboties. Lai jums visiem forša diena, Kriptomanija šeit kopā ar jums, nesatraucieties, viss notiek. Pagaidām, čau!